Sveiki! Gribu tev izstāstīt vienu stāstu. Un savā ziņā par neticamu gadījumu īstenībā tas stāsts ir. Un man ir daudz dažādas pieredzes ar cilvēkiem šeit Rīga Brain kabinetnam, kas pie mums nāk, bet šīs viens ir, viņš ir savādāks. Un, es esmu reizēm pārsteigts par šiem stāstiem, ko es dzirdu no jums, no tiem, kas nāk, par to, kā smadzenes spēja mainīties. Un dažreiz, cik ātri viņi spēja. Mazāk runu. Katru stāstu vai šo citu pieredzi mēs nevaram vispārināt un attiecināt tikai uz sevi. Bet šis stāsts būs par cilvēku, kurš jau vairākus mēnešus, lietoja zāles. Zāles ir jālieto un ir noteikti karim, bet viņš cīnījās ar smagu derealizāciju. Un tad notika kaut kas, ko viņš pats pat negaidīja. Iedomājieties, tātad 7 mēnešus viņš dzīvoja sajūtā, ka nekas apkārt nav īsts. Ir kā esi šeit, bet šajā pašā laikā tu neesi šeit. Un cilvēki tev apkārt runā, kustās, bet viss šķiet tā kā tādu stiklu tā sajūta ir. Tā kā sapnītu to vēro no malas. Un tu esi visu laiku tādā sapnī, no kur tu pat nevari pamosties. Nav forša sajūta. Nav. Un šis cilvēks stāstīja, ka viņš ir lietojis gan zāles, gan gājis pie ārstiem, gan visu kaut ko darījis, bet sajūta nepazūda. Un katru dienu, patiešām katru dienu viņš centās pierast pie šī neprastā stāvokļa. Viņam tur dzīvē notikumi bija, kāpēc tas tā nonāca. Bet es traucēju viņam, protams, ka normāli funkcionē tajā ikdienas dzīvē, gan darbā, gan attiecībās, un pat tādās ļoti vienkāršās lietās, varētu teikt, mājās. Un tad viņš atnāca uz vienu Rīga Brain seansu. Ne ar lielām cerībām. Cerības viņa vispār nebija. Viņš pat neko negaidīja, varētu teikt. Vienkārši kā pēdējo iespēju kaut ko mainīt. Un seans noritēja mierīgi. Nekāda tur mēs speciāli kaut ko mainīt, jo, kā zini, mēs neko nemainam, nekādas stimulācijas, nekādas manipulācijas. Vienkārši ļāvām smadzenēm pašām pielāgoties. Un kas notika tālāk? Nākamajā dienā viņš pamodās. Un viss bija citādāk. Tā derealizācijas sajūta, kas bija viņa mocījis mēnešiem, bija pazudusi. Viņš sajūta sevi, apkārtējo pasauli, un tas viss notika pēc vienas seansa. Viņš man zvanīja nākamajā dienā, viņš vienkārši saka, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams? Tas jautājums, ko bieži arī es uzdodu, un mums jāsaprot tātad, ka Rīga Brain seanss neārstē kādas simptomas. Mēs arī neapsolam konkrētus rezultātus, jo mēs nesādām rezultātus, mēs strādājam, lai smadzenes strādātu labāk, līdzsvarotīts. Bet mēs ļaujam smadzenēm tad atgriezties pie tā dabiskākā, vai saucamā līdzsvarotā stāvokļa, kurā viņas labāk spēj sev paši organizēt. Un kas tad notiek? Pazūd. Pazūd stress, pazūd pārmērīga spriedze, un ķermenis sāk darboties harmonijā. Un tieši tas notika arī šoreiz. Smadzenes atrada to pareizāko ceļu, kas viņa gadījumā ir, un tā realitāte atkal kļūst daudz skaidrāk. Ja tu vai kāds cits pazīst vai piedzīvot ar līdzīgas sajūtas, tad pirmais nevajag to samierināties un ļauties, vajag meklēt risinājumus. Jo smadzenes ir patiešām neticams, viņas ir unikālas savā ziņā, spējīgas paši sev sakārtot, un dažreiz tam atliek pavisam ļoti maz jāpapalīdz, tāds maz palīdzošs no malas. Un tad, ja grib palīdzēt sev vai pamēģināt, droši piesakies smadzenes.lv vai tāpat rigabrain.com mājaslapa un piesakies vai aizpild bezmaksas testu. Tur ir tāds tests, 43 jautājumi par un ap smadzeņu darbību. Un, ja tev šķiet šis stāsts vērtīgs, padalies, atzīmē kaut ko, vai varbūt kādam citam tas var noderēt, atrast ceļu atpakaļ uz realitāti. Tā kā par skaistu momentu un par brīnumiem, lai viņi notiek un lai viņi paliekoši. Atā!